Mani sauc māsa Irēna, un es strādāju Rīgas Svētā Jāzepa draudzes Marijas leģionā, kurš darbojas jau vairāk kā 15 gadus. Un mūsu prezidija nosaukums ir ģimenes karaliene. Un tādēļ arī savu darbu uzsākām tieši ar ģimenēm, apmeklējām ģimenes, uzzinājām, cik ir bērnu, vai bērni ir kristīti, vai bērni ir pievesti pie pirmās svētās komunijas grēksūdzes. Arī tā kā tolaik mūsu baznīcā notika mises arī krievu valodā, tad aicinājām arī ģimenes, kurām tuvāk ir krievu valoda, arī apmeklēt šīs svētās mises. Un mūsu leģiona dibināšanā tas virzītājs un ierosinātājs bija jau mūžībā aizgājušais dominikāņu tēvs Alberts Aglonietis. Un viņš arī, tēvs Alberts, un viņš arī mūs ļoti atbalstīja un pamācīja, kā darboties, kā strādāt. Un patreiz arī mēs aktīvi darbojamies, apmeklējam Bolderājas pansionātu Stella Maris, kur apzinām tos vecos cilvēkus, kuri nestaigā un kuriem ir vajadzīga priestera aprūpe, un tad vienojoties ar priesteri, viņu arī aicinām pie šiem slimajiem. Tad arī ejam Pauls Radiņas slimnīcā, arī tur pie tiem, kuri paši nespēja aiziet uz kapelu, aicinām priesteri. Un veicam arī tāpat mājas apmeklējumus, uzrunājam cilvēkus uz ielas, un ļoti bieži ir tāda liela atsaucība, un cilvēki, kas ilgstoši nav bijuši baznīcā, varbūt pat nezin, ka ir tāda Svētā Jāzepa baznīca pie Dzeguškalna. Ar prieku mums apsola atnākt un arī apmeklē baznīcu. Šobrīd arī mēs strādājam ciešā sadarbībā ar savu draudzes prāvestu, karmelītu tēvu Jaroslavu, un arī mūsu prezidija garīgais vadītājs ir karmelītu tēvs Maksimiliāns, kas mums ļoti atbalsta un garīgi stiprina. Piedalās vienā mūsu sapulcē un vienmēr sniedz kādu garīgu padomu, stiprinājumu un aicina apmeklēt svētās mises no rīta ikdienā. Un viņa teiciens ir, ka apmeklēt rīta svēto misi, iegūt stiprinājumu visai dienai, tas ir kā mašīnai piebraukt pie benzīntanka un uzpildīties. Tā arī mēs uzpildamies ar svēto garu, ar Dievu vārdu no rīta visai dienai. Un tāpēc arī mūsu māsas, kas darbojas šai leģionā, ik rītus apmeklējam arī svēto misi un stiprinamies kopējā lūgšanā tālākiem dienas darbiem un arī leģiona uzdevumiem. Ļoti daudz arī mūsu prezidijas organizē arī dažādus svētceļojumus, ne tikai uz Aglonu, bet arī uz citām svētvietām, kur aktīvu dalību ņem tieši mūsu leģiona māsas. Un lielu stiprinājumu dod arī ikgadējās rekolekcijas, rekolekcija nedēļa, kur notiek Dzintaros, Jūrmalā, rekolekcija mājā. Un pēc šīm rekolekcijām atkal ir tāds garīgs spēks, lai turpinātu savu darbu, lai uzrunātu cilvēkus un aicinātu viņu sakārtot savas attiecības ar Dievu, atcerēties to, ka dzīvojam ne tikai uz šīs zemes, bet ir mums arī mūsu dzīves turpinājums aizsaulē, arī pie Dieva.